Dārgie draugi, kā jūs redzat, pie mums tātad šodien Twitter intervijā grupa Instrumenti, un šeit mums ir divi ļoti pietuvināti cilvēki, grupa Instrumenti. Čau! Mums šeit cilvēki ir iesūtījuši jautājumus Twitterī, tāpēc mēs gribētu saņemt arī kādas atbildes. Bet pirmais jautājums vienmēr ir no manīm, un jautājums ir tāds, kas ir grupa Instrumenti? Grupa Instrumenti ir hipsteri. Tu visiem uzdod šo jautājumu? Kā Visiem. Arī valsts prezidentam Ādams Zatlers? Jā. Ko viņš atbildēja? Es jau neatceros, jāsastāst. Man liekas, viņš teica, ka viņš ir ļoti atvērts cilvēks sadarbībai, kas vēlas uzzināt visu jauno. Un šito interviju tu arī dzēsīs ārā pēc tam? Nē, es tikko pārbaudīju ierakstu. Es domāju par to jautājumu, kas ir grupa Instrumenti. Jā. Es uzdevu jautājumu, kas vēlas Zatlers. Katram uzdod tad attiecīgi, kas viņš ir. Ko tu intervē, tomēr arī tu prasi, Jā. kas viņš domāja, mums visi prasa, kas ir Instrumenti. Nu, mums laikam ir skaidrs, es domāju, pāriesim pie jautājumiem, ko cilvēki ir iesūtījuši. Krišs Kupruks ir iesūtījis jautājumu, starp citu, varat nodot sveicienus Krišam Kuprukam, viņam ir 14 gadi šogad paliek tikai. Ideāli, es zinu Krišu, virtuāli radiokasti, Jā. viņiem sekoja. Kā instrumentiem rodas iedvesma, un otru jautājumu uzdošu pēc tam, kā instrumentiem rodas iedvesma? Domājot, kaut kā pārstrādājot to, ko mēs redzam, mums jau ir pietiekuši interesanti tā vide. Es domāju, tas ir pietiekuši iedvesmojoši, lai pēc tam apstrādājot savas sajūtas, tu viņus izliec kaut kādā veidā ārā. Labi, nākamais. Viņš arī pēreiz jautā, kāda tēja garšo? Man garšo ingvera un citronu. Tā man arī garšo, zaļā man negaršo. Labi. Raivs Žvagiņš jautā, vai jūs zinat, kas ir Reigani? Reigani? Jā. Reigani ir grupa, ko tā labprāt vētu. Nu, tas bija tā, viņš pats pierakstīja Just in Case. Jā, Mēs nezinām, bet mēs zinām. zinām. Viņi no Igaunijas. Zane Lapaina jautā, kad būs decembra koncerta DVD? Es domāju, ka viņi prasa, kad būs decembra koncerta. Nē, decembra koncerta DVD. DVD. Decembra koncerta DVD, kad būs? DVD, tas ir brauciens. Tas Maksimu pēc matricām. Pēc matricām ņemam vēl tā ierakstu, laižam iekšā. Jums ir tas ieraksts? Mums ir ieraksti saglabājies. Tātad faktiski pie manīm var vērsties pēc DVD. Lai nākajā ar tukšajām matricām. verbatim produktiem. Jānis Vērzemnieks jautā, vai instrumenti pandas ir vegāni vai tomēr ignorējot savu izskatu tiek ēsta citu dzīvnieku gaļa? Tiek ēsta gaļa, pārsvarā suņu gaļa. Arī pandu. Pandu filējs. Mēle. Košers. Kas var būt labāks par Mārtiņu Rītiņu? Ok, un mums ir jautājums arī Mārtiņš. Cits Mārtiņš Vaicekauskis jautā. Jā. Kuru ārvalstu tirgus puiši plāno vai vēlētos iekarot? Kuru ārvalstu? Ārzemju? Ārpus centrāla tirgus, tā kā, jā? Jā. Īsnieks. Āgenskalns ir vēl vienots. Jūs varat pastāstīt? Āgens, kas ir Kalnsiem pirdziņā. Super. Viņiem ir kaut kāds savs šarms, tāds sava garša. Vasarā piena tirgus, jā. To varētu iekarot. Bet nerunājot par tirgu, jums tagad plānojas brauciens, jūs par to negribat pastāstīt tagad vai? Mēs brauksim uz Reikjavikas tirgu. Tur mēs domājam iekarot jauno albumu. Mums ir sarunāta studija, tiešām forša studija. Un mēs jau sen esam par to sapņojuši. Mūsu sapnis ir realizējies. Esam satikuši īsto cilvēku, īsto producentu, kurš ir tiešām instrumenti. Tad jūs Islandē ierakstīsieties, jā? Jā, tas būs Reikjavikā, Islandē, Greenhouse studijā. Ir liels prieks par to. Jau pirmdien mēs dodamies tur. Sen neesmu. Būs albums. Kad būs? Albums būs, jā, šķiet ap maiju. Un Elvijas Jaunzems jautā, atvainojiet, būs arī rupjības šī jautājumā. Mēs zinām rupjības. Jūs zinat visas rupjības. Un jautājums ir tāds, kā pie vēlna jums izdodas radīt tik foršu mūziku? Tas ir tā kā tas Devil Wears Bandai. Tas ir tas pats Šlāpings kungs uzdod, jā? Nē, šo Elvijas Jaunzems jautā. Pirmkārt jānoskatās, vai pie vēlna jums izdodas to izdarīt? Vēlns viņi zina, kā mums tas izdodas.
komplekts. Es zinu vēl vienu, ka šajā tas ir ritīgi rupšs. HVZ, kā saka HVZ, Latvijā. jā. Bet tas jau gan viss tas pats kā pirmais jautājums. Kāda iedvesma? Nu, te, šis- šita te, Tas ir šito cirku, tas nemāties, tas ir Piezogums. vājprāts vienkārši. Man jau liekas, ka šis jautājums īstenībā bija drīzāk kā tāds kompliments, ka jums paldies, jā, paldies, nu, Viņš jau aiztēmojām. visi šie jautājumi kā tādi komplimenti. ļoti komplimentari. Nu labi, mums skatos vienkārši, man te megabaits skrien laiks, kas ir tiec beigām. Jā. Jūsu novēlējums cilvēkiem Twitterī, kas skatās šo ierakstu un ļoti iespējams arī Latvijas mūzikas kanālā. Es nestāstīšu to, ja? Forši. Tavu produktu pērk Latvijas mūzikas kanālā. Nē, nepērku, es brīvi viņiem došu, bet man Kur īsti... tu liks naudu tagad, kad tu viss sapelnīs? Tad kādi jūsu novēlējums 2011. gadā cilvēkiem, kas skatās šo ierakstu? Audziet lieli, stipri, veseli, muzikāli un dodiet labo, nevis kaut ko citu. Radiet. Paldies!